Cilvēki nodarbojas ar zveju jau vairākus tūkstošus gadu. Arheologu atklātie klinšu zīmējumi liecina, ka pirmatnējais cilvēks izmantoja dažādus āķus, rīkus un vizuļus no akmens un kaula, bet vēlāk no metāla. Šobrīd, pateicoties mūsdienu ekipējumam, zveja ir ne tikai hobijs vai azartisks sporta veids, bet arī personīgs bizness. Vispirms es gribu apsveikt visus Latvijas zvejniekus ar jaunās sezonas atklāšanu. Novēlu viņiem labu lomu, labus rīkus un gūt lielu baudu no makšķerēšanas procesa. Mūsu kompānija nodarbojas ar zvejniecības profila preču un apģērbu piegādi Latvijas tirgumu. Mēs koncentrējamies uz Korejas ražotājiem. Tās ir kompānijas Akvats un Banaks. Товаров рыболовного профиля, одежды. И, значит, больше всего акцентируемся мы на корейском производителе. Это компания Аквас и Банакс. Ar specializētu zvejnieku apģērbu ražošanu kompānija Akvaz nodarbojas jau vairāk nekā 25 gadus. Olvija Pen ir šī zīmola pārstāvis Latvijas tirgu. Tas ir ļoti pieprasīts Latvijas zvejnieku vidū, tāpat kā kompānijas Mikado produkcija. Tās ir dažādas makšķeres, pludiņi, vobleri, spolītes, vizuļi un citi makšķerēšanas aksesuāri. Vēl viens populārs zīmols kompānijas Banaks spinningi. Šīs nozares jaunāko tehnisko izstrādājumu iemiesojums. Firmas Banaks spinnings ir nanotehnoloģiju izmantošanas paraugs zvejniecības preču izstrādē. Grafītam ir pievienots titāna elements. Šis ir ultra vieglais spinnings ar testu 5,15, bet es varu atļauties šo slodzi. Katram zvejniekam novēlam, lai viņa īpašumā ir šāda tipa makšķere, kas sagādās tikai baudu. Problēma выносливости ультралайта. Желаем каждому рыбаку иметь в своем арсенале такого типа удилища, которое будет приносить только удовольствие рыбалке. Olvija Pen var atrast daudzus pieprasītus zīmolus un iegādāties visu nepieciešamo tam, lai zveja jūs iepriecina ar lielu lomu.